šķērslis jau tikai galvā. Šķēršļi ir galvā, viss pārējais ir tikai strādāšana, jo labākā terapija un labākā recepte ir darbs un neatlaidīgs darbs. Tā kā citas terapijas un citas receptes nav. Droši vien, ka lielākais adrenalīns, kas ir man, un es ceru, ka manai komandai arī tas ir, kad tu redzi katru maiju, ka viss tas darbs, ko mēs esam darījuši gadu laikā, ir tiešām rezultējies tādā milzīgā upē, lavīnā ar skrējējiem, kas praktiski tā pa īstam atklāja savu skriešanas sezonu un pēc tam aiziet tautās un skriet. Un, protams, ka pasaules atzinība tas, ka tu redzi, ka pie mums brauc ne tikai mūsējiem mūs novērtē, bet ka pie mums brauc pasaules rekordisti, olimpiskie čempioni, pasaules rekordisti. Tās lietas, kas dzen uz priekšu. Un katrs tas cilvēks, viņš ar savu enerģiju pilnveido to kopējo komunu. Sākām organizēt tādas X spēles, ekstrēmās sporta spēles. Zīmīgi bija tas, ka ar saviem spēkiem pirmajos gados, vēl pirms Geto Games, mēs paši iedzinām savas mašīnas skateparkā, lai tur parkūristi var lekt pāri. Ja? Tas viss bija tāds entuziasmu vadīts pasākums. Un, protams, ka skatoties uz to, par kādu pasākumu ir izveidojies Geto Games, tagad Ventspilī tā ir milzīga atšķirība. Un ir tā patīkami atcerēties, ka no kaut kā pavisam maza var izaugt kaut kas tik liels. Īstenībā galvenais jautājums ir, cik lielu gandarījumu var gūt, un tas ir pats galvenais. Jo tu lielāks pūles ieliec, jo arī ir tā, ka tas gandarījums ir neaprakstāms. Tā ideja ir tāda, ka Balcija, kā apdrošināšanas tehnoloģija uzņēmums, vienmēr meklē tādas inovatīvas pieejas, kā nonākt pie savas auditorijas. Mēs esam izveidojuši šo Balcija Fortnite spēli, un mēs aicinām aiziet piedzīvot patiesībā to sajūtu, kāda rodas tad, ja tu esi apdrošināts un var dzīvē iet un darīt krūtas lietas. Tieši to pašu sajūtu var izbaudīt arī šajā spēlē. Jāteic, ka, man liekas, nenormāli svarīgi ir vienkārši sanākt kopā. Mēs to varam saukt par konferenci vai par sanāksmi starp šiem te aktīvajiem cilvēkiem, kuri ikdienā rada un strādā ar tik daudz citiem stilīgiem un aktīviem cilvēkiem. Es domāju, ka tikai šādā veidā komunicējot, mēs spēsim arī celt to līmeni, viens otram nedaudz parādot, kā mēs to darām. Es domāju, ka katram vienam ir ko iedvesmoties un ir ko paņemt no šāda veida tikšanās. Tā kā, draugi, jauna gada mīja, ejam pāri, auditējam 24. gadu un gatavojamies ļoti produktīvam, kvalitīvam, foršam 25. gadam. Visam novēlu top garstāvokli jaunā gada naktī un 1. datumā visus treniņu. Pīsiņš, čau!